Sveiki visiem! Es šodien pastāstīšu un parādīšu metālo galda ribzāģi TS 254M kopā lineāli ar vadotni. Man jau sen ir iegādāts viņš. Es kaut ko ar viņu strādājis 1,5 gadu. Un es varēšu pastāstīt, vai viņš ir labs vai slikts. Un es varēšu pie reizes pastāstīt par lineāli ar vadotni. Bet vienīgi viņš nav iekļauts kopā ar to galda ribzāģi. Un tur vēl tā kā nav iekļauts, bet viņu var nopirkt kājas. Viņam bija vēl. Vienīgi šis ir paštaisītais. Man šobrīd man nav viņš. Un vienīgi es tagad pastāstīšu, kāds viņam ir iekļauts. Galdam ribzāģim. Galdam ribzāģim ir iekļauts šitāds vairogs. Es parādīšu, kā viņš liekās. Un pastāstīšu, kā viņš strādā. Viņam vēl ir iekļauts bijis šitāds. Tas ir, kur koks var stumt. Es varēšu rādīt, kā ir. Viņam vēl ir iekļauts lineāls. Kur tāds viņš ir. Rādīšu arī viņu, kā liekās. Vēl ir atslēga. Tāda. Un tas ir, vēl tur. Vēl ir iekļautais. Šitāds lineāls mazais. Nevienīgi man ir šitāds, bet šitām galda ribzāģiem viņam ir šitāds iekļauts. Jo šito es biju teicis, ka viņš ir atsevišķi, bet es viņu stāstīšu, kā ar viņu ir. Vai es iesaku vai nē tur. Nopirkt vai nē tur. Tā, tas ir, kas viņam ir iekļauts. Tagad es pastāstīšu un rādīšu, kāds ir tās funkcijas viņam. Reku priekšējais. Reku ir tas bīdāmais. Šitas. Šito kaut bīdu koks es biju, ko pateicis. Es rādīšu arī viņu vēl. Reku ir slēdzis. Tur ir ieslēgšana, izslēgšana. Šitas ir... Viņš tā kā logiem tā kā griežās, kas vecajām mašīnām ir. Vai šis ir zāģiem, tad uz augšu, uz leju viņš griežās. Šis uz augšu, šis uz leju. Līdzīgi kā mašīnām tad. Šitas ir stūri vai ritens. Šitā ir tas rokturiņš. Nolaižot lejā viņu. Ar šito stūri vai riteni griež grādus. Viņš var līdz 45 grādiem, līdz 0 grādiem. Tas ir tā kā 90 grādi gandrīz vai šitas nulī. Tā, šito nofiksē, ka uzlikts, kur tev vajag. Ar šito kā uz augšu, lai turētos. Un viņam vēl ir šitās. Šitas ir kājiņi. Priekš tā kā pacēlumam, ja tev nav līdzens kaut kāds galds vai grīd, un tev vajag kā zāģēt, tas ir, lai pacēlums, lai līmenis būtu, tā kā. Šitas ir viens sāns. Šita ir lineāls, kur ieliekas iekšā. Jūs redzat, ka tur ir bukt, tur, kad es stūmu to galdu ribzāģi, un visu laiku viņš krit ārā gandrīz vai. Un tad man sanāca bukt, kad visu laiku krīt ārā viņš. Vienīgi tas, kas mīnusam ir pirmais, kas šitām galdām ribzāģim ir. Šitā ir tas atslēga. Ielikšanām viņam pirmais tas, kur ir caurums ir. Un tad ir tas āķīts tā kā. Šitā tā kā iestūm iekšā un tad viņš nofiksēts. Šitā ir roka tur.
šitas ir, man liekas, kā tam oriģinālam kājam jābūt tā kā, lai stumtos priekš uz atpakaļ vai nešanām. Nu, šitas arī. Nu, šitas visvairāk kā bīdīšanām, šitām viesmām. Es rādīšu viņu, kā ir. Šitā var redzēt to bīdāmo. Un dzinēju var redzēt. Re, kur ir otrais sāns. Tur ir tas lineāls. Re, kur tas lineāls. Tā viņš tad slidinās. Bet oriģināli viņam nav. Tad viņam oriģināli ir tur, kur ir skrūvietas. Tur ir tāds gumijs. Tā kā klucīši. Nezinu, ko tas dod, bet tāds viņam oriģināli bija. Un tur ir rekur vats, koda iespējas pie elektrības, lai iet. O, rekur šitāds vats. Vai tūlīt tas nofokusēšu. O, rekur ir vats tāds. Šitai tad viņš ieliekās. Nu, tā kā tad, rekur iespraužās. Bet es parasti tā kā vienkārši šitā kadina. Nu, šitas nokritās. Un šitā es parasti kadinu. Un tas ir tas sāns. Kur ir aizmugur. Tur ir, kur ir putekļu sucējs, ieliekās iekšā. Un tas ir, kur skaits arī, iet cauri, tā kā. Bet vienīgi augšā arī viņš laiž cauri. Tikai, ja tas ir bez putekļu sucēja. Tur ieliek putekļu sucēja, tad ir augšs mazāk, bet tur nāk skaits. Šitai ir lineāls. Rādīšu, kā viņš ieliekās. Šitai pirmais ir šitas, tā kā, ieliek iekšā. Un otrais pēc tam iestum iekšā šitajās, tā kā. Es rādīšu šo tūlīt. Rekur. Pirmais ir šitai ieliek, un pēc tam iestum iekšā. Jātrāp tajās, tā kā, tād pār. Un tad viņš ir iesprausts, nu, turās. Un tur ir apraksts, rekur, nu, uzlīmēts. Tur ir tas TS 254M. Tur ir ripa lielums, cik viņš ņem šitajā. Un tur ir apraksts, kāds viņam, cik tur volt un watt. Reku virs tā kā ribzāļiem. Jūs redzat, ka šitai ir līnija. Šitai oriģināli viņa nav līnija. Tas ir es uzvilku, lai es zinātu, cik es griežu nost, tā kā. Tieši es tad zinātu. Tur ir aizmugur. Tas ir tā kā āškāja. Šitai ir divas melnās skrūs, tā kā. Tur tā kā abas atved vaļā. Nu, bišķi tā kā. Un tur bīdās tā kā. Un tu ņem, cik tev attālumu vajag. Šis ir maksimālais, un šis ir pats, nu, tuvākais tā kā. Un tu uzliec, cik tev vajag. Ja tev ir tieši, cik tev vajadzīgs, tad tu skrūvē ar tiem diviem skrūvām. Viņi ir melni lieli. O, nofiksējās. Un šitam tāpat arī tā kā ir. Bet tikai tas ir sāns. Tur divas skrūvas tā kā atskrūvē nost bišķi. Un šitai bīdās. Tāpat. Un tu uzliec arī tāpat, cik vajag. Un tad skrūvē ciet. O. Tagad viņš turās. Bišķi priekšā būšu. O. Un šitai tas melnais, kas tur virsū. Tas parādīšu iekš, kas viņam ir. Šitai var viņu noņemt. Un šitai ir rip. Priekšā zāļi. Reku, tas ir maksimālais augstums. Tas ir kaut kur 7 vai 8 centimetri, ja nemaldos. Kaut kur tādu augstumu. Un šīs rip nav oriģinālais.
šis ir 48 zobu metābo, klasika viņš ir, tā kā skaitās. Un tas, oriģināli viņš ir 40 zobu. Šitam viņam ir iekļauts bija. Un šitas bija, vienīgi šito es nopirku kaut ko 40 eiro, ja nemaldos. Un vienīgi, ja jūs pērkāt rip, ja jauni, ja jūs gribat, un ja jūs priekš precizitātes tā kā izmantojat, tad es neiesaku viņu, lētos pirkt viņus, jo viņi ļoti sūdīgi tā kā zāģēt, jo, ka es zāģējis kaut kāds koks tur, vai tur finieri, tad es nevaru vispār sazāģēt, viņi tā kā tāds sajūt, ka viņi nav as, un viņi dedzina nost. Vienīgi tas oriģinālais, kas bija 40 zobu, tam vispār nav problēmas. Un tas kalpoja ļoti ilgu laiku. Ar šitas tad jau man čakarējās. Vienīgi tas jau, principā viņš ir jauns tā ripa, bet čakarējās. Bet, ja jūs gribat to precizitātes, tad es iesaku kaut kādu, bišķi dārgāk, kaut kāda 80 eiro apmēram, ripu. Ja jūs gribat tādu precīzi, tad, sazāģēt un vieglāk, jo šito nevar lētajiem. Vienīgi tas arī metāba, bet, viņš nav tik labs. Un viņš precision cut skaitās. Viņš pat tuvu nav. Viņš ir plānāks, bet, viņš nav tā labs. Tad precīzāk bija tas oriģinālais 40. Un, kur ir, tagad es varu parādīt to plasmas, ko es teicu. Tur ir tāds, tā kā, viņš izskatās kā ācis, tur šitai, kur ir tas, tur starpā ir tā kā apaļais, tur mēģina ielikt iekšā, tur viņam jābūt vaļā. Mums tieši jābūt vidū viņam. Ja viņš jau ir ielikts, tad tev jāvelk uz aizmuguri viņam. Ja ir, tad ir ļipiņa augšā, un tad viņš turās. Un tad viņš tā ceļās, ka zāģe. Vienīgi šis ir labs priekš drošības. Vienīgi tur jāskatās, bet tas ņem tā kā, cik bieži tu vari. Vienīgais dīži bieži viņi neizmanto, principā es vispār neizmantoju, jo es gribu kaut kāds brus sazāģēt uz pusēm vai gabalos, tad man šitas traucē, jo šitam ir augstums limits. Bet viņš ir drošāks un iesūkšana viņam būs labāk, tad skaits mazāk lidot. Viņam šitā ceļās tur, kad tur koks nāk, viņam tā kā tāds sānos, vienīgi jūs neredzat, viņš tur ceļās, tur aizsargs, un tad jūs nevarat savainot savu. Tā, nolikšu molu, viņš priekšā būšu. Un šitai viņš nolaic uz lejā, vienīgi bišķi skaņi bija, bet viegli viņi var. Ko? Tak, izņem šādā lineālu, uz šito lineālu. Lineālām tam rokteņiem jābūt uz augšu šitādi. Un pirmo tā kā ieliek iekšā šito, un pēc tam to lineāli iekšā. Vai jūs redzat labi? Jā. Tā, tur ir lineāls ir iekšā. Un šitai reku tāds tā kā ritentiņš tur.
tur bišķi tā kā tur ir tā lineāli tieši, kur ir rādīts. Tur baltais ir kā šitāds veids, un otrs tā kā ir tā kā cits veids, parādīšu bišķi. Vienīgais nevarēšu uzlikt, jo tad šitas. Nē, nu es varēšu uzlikt, bet tikai to maisīsies tas dzels. Nu, ne dzels, bet alumīnijas tā pareizi. Tur ieliekās iekšā. Vai šitāda veids viņam vēl ir. Šitā kā gareniskais kaut kā. Bet es viņu neizmantoju, arī biju. Es tikai visu laiku ar tādu veidu ņem. Un šitai 2 skrūvs. Un šitai tie ritenis, nu, ko es biju pateicis, šitas ir, lai izmēr, nu, tieši, kur ir tie izmēri, rāda. Es piestumu klāt, cik tur man vajag. Un ar šito roku tur, jā, redz, tur tieši uz leju spiež. Un tad viņš ritīgi cieši turās. Vienīgi daudzējām, kā nav tā kā precīzi šitas lineāls. Un, nu, šitas ir arī tā kā, nu, viņu var precīzi sazāģēt, normāli tā viss. Un tad bīdās normāli. Bišķi iekšā būs. Ja vairs nevajag, tad ieliek iekšā, kur vajag. Tā parādīšu vēl to lineālu. Reko šitas lineāls. Viņš var šitajā pusē. Šitas stumjās, tā kā tur detaļi tur un zāģē. Un otrs pusē arī tur var. Tā viņš maisīsies tas, o šitā. Un šitā, reko, o šitā tur arī. Bet vienīgi man ir, es nezinu, kas tur ir man, ka es tumu šito lineālu. Viņam it kā jābūt vieglāk, bet man šitai tā kā bišķi cieši tā kā, ka man, nu, tā kā ķerās, kur viņam nav tā jābūt. Bet, nu, tad es nezinu, kāpēc tā ir. Un vienīgi šitas, viņš diezgan labi, nu, diezgan precīzi tā sazāģē. Nu, tā kā priekš kaut kādam precizitāti tieši. Es otrādi liek. Tā, kas uz... Un tagad pa to sliedi. Tā, reku tā sliedi. Viņam ir, ka šitas, tas ir tāpat, tikai viņš ir šitai tas gadais. Bet vienīgi es nezinu, kas tur ir, bet man tā kā ir brāķēts, jo viņš nav 90 grādos. Tieši, nu, kā ir domā. Viņam tā kā tā ir fiksēšana, bet es nevaru sakāt tā, kā man vajag. Šitai tas slied. Man ir problēma ar viņu, ka viņš nav tā kā precīzi, var teikt. Man vajag jābīd viņu, un tad es nezinu, viņš vispār precīzi. Viņam tā kā bija iekļauts šitā satkanai. Tas ir, ko liekas starpā jābūt. Es tik neatceros, vai šitajām bija, vai šitām tā kā uzliek, cik tad vajag. Lai tā kā būtu tieši precīzi, nu, kā zāģēšana. Bet šitais lineāls vispār brāķis, viņš nav precīzs. Es nezinu, vai citiem arī ir. Tur ir tas skrūve vēl arī. Viņš ir tā kā bija ieskrūvēts. Ja šito noņemot, tur ir skrūve pavīta, kā tieši, kur var. Viņš ir regulējams, lai varētu dabūt, nu, cik tev tā taisni vajag. Tur ir gumi. Ja redz. Bišķi redz šitie gumi. Un tur ir
Un šitā ir ļipiņi tā kā. Ja tu tā kā zāģē un tev vairs nevajag šito, tad tu vari šito nolaist lejā. Tad šitā viņš ņemās nost. Un tad tu vari mierīgi to zāģēt kaut kāds gadas detaļas, ka nemaisot šitās. Šitā cekur tas lineāls. Eku tas viņam tad, nu to ir gultiņi, kurām augšpus, un šitai sāni tie plasmas tā kā gultiņi. Bet viņi, kad stumju, viņi tā kā, kad es esmu piefiksējis, ka viņš tā kā šitā staigā bišķi. Un tas tā kā precizitāte, nu nav. Tad, tas ir kā mans viedoklis. Un šitai ir tā kā arī skrūvi. Šitādi skrūvi tāpat tā kā šitām un tam tur, nu diviem tiem tā kā āškāji. Un šitādi galviņi viņam ir. Un tur ir tā kā gumīgi galiņš. Tas ir, lai, ja tev negrib, lai viņš staigā, tā ielikšu iekšā. Tas ir, ja tev, ka tu negribas, ka staigājās viņš, tad tu skrūvē viņu uz leju. Un tad viņš turās. Šitais skrūvējās. Un tā, tas ir virs. Kur ir tā, mēs neņemsim nāc tā melno, tā kā plāksni. Šitie ir tā kā tur slēdzis, tā kā. Tad tagad viņš ir ciet, pagriežot, viņš tagad vaļā ir. Tur ir rādīts tā kā slēdzīši. Vaļā un ciet tur ir. Šito paceļ augšā un šito izņem ārā. O, rekur viņam tāds. Un rekur ir šitie. Un tas jau aizmugur. Šito noliks malā. Un tagad te, kur ir iekš. Tur ir tā ripa. Un tur ir tas skrūv. Tas ir, lai attaisītu un aiztaisītu priekš ripa. Un tur ir tas sarkanais priekš šito atlaišanu vaļā vai saregulēt augstumam. Un viņam vēl ir tāda sarkana ķepiņa. Tas ir, lai nofiksētu šito, kad taisa vaļā vai aiztāj. Šitas ir, kā jāpaceļ uz augšu. Kaut kāds skrūvgriez vai ko. Tur ieliek iekšā un šito mēģina pat uz augšu ņemt. Lai aizciet un tad pēc tam skrūvēt viņu. Tā tas. Tur es gan izvai pastāstīju viss. Nē, es vēl bišķi tad pastāstīšu tieši, kuru es biju tā kā teicis. Tā, izņemšu lineālu. Reku lineāls tur. Vienīgi tad redz. Bišķi, ka redzēs. Paņemšu ozo kluts kā piemēru. Vienīgi tur ir, kad ir skaits kaut kāds tur ir, tad ir visu laiku jāpūš prom, lai, ja ir precīzi grib. Un ar to ozo kluts iet tad, ja tieši pie zāķi pieliek, tad ar to kluts apakšā jābūt un tieši lineālā. Tieši piespiež. Vienīgi tur skatoties, cik tur attālumā, tur nozāģēt vajag. Nu, tie, ko ir bišķi pāri, protams, bet no tur es vienkārši piemēru šito paņēmu, tad piespiežu un stumju tā kā tas. Bet, ja tas ir šaurais, tad tas nedrīkst ņemt viņu, nu, tā kā roka stumt. Tad ir kaut kādu, nu, šito paņemt, tieši tā kā stumt, vai arī šitādu veidu, tad uztaisīt.
ar šito tā kā gan izvēr princips tāpat, bet šitam kā vēl, nu, kā divas veidi ir. Kā viens ir šitāds, viņam tieši apakšā ir tā kā āķis, tas pieķer un stum, un viņam vēl šitāda ir, tāpat tā kā tam, gan izvēr, šitam piestum vienkārši. Un viņu, kā pieliek uz sānu, un šito tā kā, bet vienīgi, kad izmanto šitādu, vai tādu, nestumiet, ka viņš, nu, taisina vienkārši. Jums ir vajag bišķi slīp tā kā ņemt, lai viņš piespiežās uz lineālu, nu, šitai lineālā, un uz virsams. Un tad, ja jūs stumsiet tā kā, ka viņš turās tur, kamēr zāģējot, tad jūs dabūsiet precīzi izmēru, ko jūs vajag. Nu, ko jums vajag. Un tur ir tas slien. Nu, vienīgi šitai būs tāpat gandrīz vai ar to mazo, bet šis ir sliedz tam. Šitai tur pieliek, cik tev vajag. Vienīgi skatoties, cik liela. Ja viņš ir kaut kur tāds garš, tad ņem šitā piestum. Ja viņš ir īs, šitāda kaut kā, tad šitā piestum tā. Ar šito vajag, lai varētu, nu, regulēties tā kā. Spiestumt, lai vieglāk. Un šito, lai piestum tā, lai sazāģē. Un tā, mēs tagad zāģēsim. Es pieslēdzu ar putekļu sucī, Karcher, profesionālo. Un zāģēs skaitplat no mēbelēm vecajiem. Un jūs dzirdēsiet, kā viņš zāģēsies. Un kāds skaņu viņam ir, un redzēsiet tā kā griež. Nu, viņam gan izvēr princips tāpat, bet tikai sliktāks ir. Nu, tas arī, kā es biju pieminējis. Tā. Viņiem ir tā kā automātiskā, nu, gan vai straujā bremzēšana, kā citiem tā kā ripām, ka viņiem ir lēni griežās. Tam tieši. Nē, šitādi mums sanāk. Tas ir viss, ko es varu stāstīt. Un vai es tā kā iesaku šito ribzāļu galdu. Vai šito es tā kā iesaku to ribzāļu galdu, ja jūs tā kā, nu, precīzi meklējāt. Vienīgi tur, es nezinu kā citiem, bet es zinu, ka šitas ir precīzi. Tieši viņš zāģē. Bet šitas lineāls ar vadītāju. Vadotnī tā pareizā. Tur viņš bišķi čakarīgi tur, bet vienīgi vieglāk zāģēt nekā to. Bet, nu, tur baigi čakarīgā precizitāte tā kā, ka sazāģēt vajag. Tas, kas mīnus ir šito sliedu. Un vienīgi man nepatīk slēdzis, kurā vietā viņš ir. Nu, kur es biju rādījis, viņš šitajā pusē ir. Un, nu, vienīgi es gribētu šitajā pusē, tā kā, lai es varētu piespiest uzreiz. Un arī, kā, lai sarkanā poga būtu, kā varētu šitā kā uzreiz tā kā piesit, un tad viņš tā kā apstājas. Bet šitām nav, bet tur devoltam bija galdam ribzāģim, tieši tā bija. Viņam drusku savādāk tur. Bet viņam pogas bija šitajā pusē, un viņam vada uzreiz uzspiest tā kā.
Un tas ir tā kā vieglāk. Tā kā man šķiet drošāk. Tad tu vari uzreiz, šitai tur es meklēju tur tieši, jo tur ir tas rokturiņš traucē, ja viņš nav izņemts. Tur ir tas tā kā pacēlumam tieši, un tam tā kā stūrēm tam rokturim ir maisās. Un tas ir viss, ko es varu pastāstīt. Tas ir metābo galda ribzāģis, TS 254M uz redzēšanos.